Labdien! Labdien Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadskārtā jau šīs dienas pēcpusdienā. No sevis gribētu piebilst, kad par šo dienu tomēr laikam mums vislielākais paldies ir jāsaka vāciešiem. Lai arī kā mēs to gribētu vai negribētu, bet bez vācu militāra atbalsta, precīzi pie tam militāra atbalsta, nezvai, vienkāršā tautas valodā sakot, 1918. gada 18. novembrī būtu proklamēta Latvijas Republika. Un arī tie cilvēki, kas šo procesu veica un iegāja vēsturē, nez vai viņi paši, ja atklāt teikt, līdz galam ticēja tam, ko viņi dara, pie kam, kā vienmēr atkal vēsturē, tur ir ļoti daudz strīdīgu jautājumu, tajā skaitā par Latvijas pirmo prezidentu Čaksti, kurš it kā nepiedalījās visā šajā procesā un gaidīja kaut kādus signālus un rezultātus vai reakciju uz notiekošo. Kā vienmēr tas vēsturē mēdz būt, kad patiesībā reālā, faktiskā vēsture nav tik vienkārša, nav tik skaista, nav tik loģiska, nav tik pārējoši no viena notikuma uz otru, kāpēc tam mums to pasniedz un uzraksta vēstures grāmatās, pēc tam jau pēc vairākām paudzēm. Bet patiesībā tam nav nekādas nozīmes, jo šodien ir Latvijas Republika un ar to viss ir pateikts, un principā vairs nav būtiski, kā to lietu uztvēra Čakste, kā to lietu uztvēra Rainis, kā to lietu uztvēra vēl milzums latviešu patriotu, cilvēki, kas iestājās par suverēnu nacionālu valsti. Patiesībā šodien tam vairs liels nozīmes nav, jo ir šī valsts, bet šie cilvēki ir vienmēr jāatcer. Kaut kā tā es to saprotu. Un ļoti skumīgi, kad šādā svētku dienā ir jāparunā par dažām lietām, par kurām diemžēl nerunāt. Es teiktu, ka man nav morāla tiesība. Tātad pirmais, ko es gribētu uzsvērt, ka jau zināmu laiku atpakaļ uz visiem zināmu portālu Mana balss es aizsūtīju iniciatīvu ar to, ka bijušās komunistiskās partijas biedriem liekt pilsonību Latvijas Republikas, jo ņemot vērā komunistiskās partijas ieguldījumu latviešu tautas genocīdā, represijās un vēl visāda veida aspektos, es neuzskatu, ka šīm personām, neatkarīgi no viņu iestāšanās un izstāšanās laika komunistiskajā partijā, kā arī komunistiskās partijas biedru kandidātiem, būtu jābūt Latvijas pilsoņiem. Es tā neuzskatu. Varbūt vēl kādi cilvēki uzskata tieši tāpat kā es. Varbūt ir galēji pretīm. Bet, ja mums valstī darbojas satversme un ir vārda brīvība un tā tālāk un joprojām, un cilvēkiem var būt savi uzskati, kuri nevienmēr sakrīt ar kaut kādiem valdības oficiāliem uzskatiem uz to brīdi. Jo kāpēc uz to brīdi? Tāpēc, kad paiet kaut kāds laiks un izrādās, ka vispār viss tā valdība bijusi noziedzīga vienkārši no sākuma līdz beigām. Tā diemžēl mēdz būt, ja. Tāpēc man nav saprotams, kāpēc Latvijas brīvvalstī šī mana iniciatīva
visu laiku tiek marinēta, viņa nav arī noraidīta. Nu, to baidās darīt, atklāt sakot, es tā domāju. Bet viņa arī nav palaižu darbībā. Nu, ko es varu pateikt? Nu, neko es nevaru pateikt. Tad ir jautājumi, kurus man vienkārši ļoti daudz uzdod un milzīgos apjomos cilvēki, tajā skaitā prasa sabiedriskā transportā. Es vispār nezinu, no kurienes, bet viņi to manu face kaut kā atpazīst. Es tiešām nezinu, es esmu tāds, kas ļoti paliek atmiņā vai kaut kas tam līdzīgs, ja, un uzdod visādus jautājumus pie tam pilnīgi nepazīstam cilvēku. Un viens no jautājumiem ir saistībā ar Ruslana Pankrātova aizbēgšanu. Es uzreiz nenoliedzu, ka šo cilvēku ļoti labi pazīstu. Aizbēgšanu uz Krievijas federāciju, izmantojot akvalangista aprīkojumu, citiem vārdiem sakot, pārpeldot pāri visdrīzāk kaut kādam ezeram. Tātad, ja nopietni un īsi, tad es šo visu pasākumu uzreiz sadalu divās daļās. Tātad, ja tas ir noticis tā, kā to pēc tam Pankrātova kungs skaidro Krievijas masu mēdījos, tad tas viennozīmīgi varēja notikt tikai un vienīgi tikai ar Latvijas spēcdienestu, tiešu es uzsveru, un organizētu un atbalstītu. Tātad atbalstītu. Jo pretēji tas vispār nav iespējams. To es jums saku cilvēks, kas ir profesionāls un kaut ko šajās lietās sajēdz. Tātad, lai Latvijas spēcdienesti palīdzētu Pankrātova kungam aizbēgt ar hidrokostīmu, pārpeldot pāri visdrīzāk 2 ezeriem, es pat viņus varētu pat nosaukt, varbūt pat, jo es esmu pētījis tagad to karti 2 dienas. Tas tā viss ir diezgan panaivi. Bet tikai, ja aizmugurē nestāv valsts drošības dienests. Tad tur nekā naiva nav, tad tas viss iet kā pa sviestu. Savukārt, lai aizmugurē stāvētu valsts drošības dienests un organizētu Pankrātova aizbēgšanu no Latvijas Republikas teritorijas, kurš ir aizdomās turamā statusā vairākos kriminālu procesos, pie tam ar anulētiem personas dokumentiem, tad iemesls var būt tikai viens, kad viņi ir attiecīgi Pankrātovu savervējuši kā savu aģentu un ar šādu leģendu mēģina iefiltrēt Krievijā, lai pēc tam varētu darboties Latvijas valsts interesēs. Ja tas tā ir, tas tiešām viss ir baigi labi. Tiešām baigi labi, jo tad mums būs savs spiegs tajā pusē. Bet atkal šeit ir tāds liels naivums saredzams, jo ir jāsaprot viena lieta, kad kopš brīža, kad Pankrātovs izgāja no mājām, līdz brīdim, kad viņa kundze paziņoja pa pazušanu, tur pagāja kaut kāds laiks, tas tā viss tā, tur, jūs sapratāt, jā. To tad visdrīzāk, kad vajadzēja paziņot policijai par to, ka cilvēks nav atgriezies dzīvesvietā, tikai tad, kad jau tika saņemts signāls no kaut kurienes, kad viss ir kārtībā, jā. Tā mēdz būt, jā. Otrs variants bija absolūts klusums, lai gan pāris Telegram kanālos šādi tādi mājieni bija, starp to laiku, kad viņš pazuda, un laiku, kad viņš parādījās Krievijas televīzijas ekrānos. Tāpēc domāt, kad šajā starplaikā viņš atpūtās pirtī ar skaistām meitenēm Krievijas teritorijā, tas nav nopietni, tas absolūti nav nopietni, un cilvēki, kuri aizbēg uz Krieviju pēc tam, kad ir iznākuši jau no iepriekšējās aizturēšanas cietumā un atrodas zem drošības līdzekļiem, pie tam vairākiem drošības līdzekļiem, un tad viņi pēkšņi ar cietajām pleznām ļoti ātri pārpeld kaut kur pāri.
un ka tur visus pieņem ar atplēstām rokām un tam visam tic, pats galvenais. Nu, nevajag nenovērtēt Krievijas spēcdienas arī pa zemu, un nevajag domāt, ka tur visi ir no viskāļu palīgskolas strādā. Nu, to nevajag tā domāt. Un nevajag arī domāt, ka tur cilvēku pārbauda tikai uz poligrāfu, tas arī ir ļoti naivi, jo poligrāfu principā var apiet katrs, desmitais, viennozīmīgi, ja. Tam ir tikai nepieciešama profesionāla sagatavotība līdz tam un nevairāk. Vēl precīzāk, spēja kontrolēt savas fizioloģiskās reakcijas, kas patiesībā nemaz nav tik grūti. Tāpēc tādi kā Krievijas spēcdienesti pielieto citas metodas, nevis kaut kādus poligrāfus, kā mums to rāda filmās, bet tas ir pārsvarā saistīts ar toksikoloģiju un farmāciju, kā arī hipnozi, pie tam apvienojumā tas viss tiek pielietots. Un nav jābūt tur kaut kādam varonim vai dzelzbetonīgajam raksturam un nesalaužamam, ja. Tātad pielietojot zināmas šīs metodas, ko es vēl vienreiz saucu, tā ir toksikoloģija, farmācija, hipnozi un dažādas vēl citas pielikumus, salikumus. Cilvēks gribot, negribot, viņš stāsta to, ko viņš zina, viņš stāsta par to, ko viņš nezina, pie tam uzsverot, ka to viņš nezina un tā tālāk, un pat stāsta to, ko viņš ir izdomājis, uzsverot to, ka viņš vēl to konkrēti ir izdomājis. Tāpēc nevajag nenovērtēt Krievus, ja, un ja tiešām Latvijas spēcdienestu konkrēti šajā gadījumā valsts drošības dienests šādu operāciju ir veicis, tad es varu apgalvot viennozīmīgi, ka viņi ir izgāzusies. Jo tas ir ļoti diletantiski un ļoti neprofesionāli. Savukārt, ja viņš ir vienkārši aizmucis, kā saka, ierindas kārtībā, vienkārši aizlaidies, ja, tad tas viss ir noticis daudz savādāk, es tā domāju. Faktiski esmu pārliecināts, un zinot Ruslanu, viņam labi sanāk stāstīt pasakas. Tiešām viņš ļoti labi stāsta pasakas Andersena stilā, un tāpēc es uz to visu skatos tā ar zināmu skepsi, pie tam ļoti lielu skepsi, bet, gan jau ar laiku mums kaut kādas atbildes tiks sniegtas. Bet ir daudz nopietnākas lietas par kaut kādām Pankratovu bēgšanām, un informācijas par šīm lietām ir ļoti minimāla. Es tikai esmu pagaidām atradis tādu, vismaz vakar tādu pirmu diezgan nopietni, ja tā kā vienkārši to teikt, ja, rakstu, ir tāds portāls kompramat.lv, kuru vada visiem zināmais Latvijas spēcdienestu slepenais palīgs un it kā žurnālists Jēkabson kungs. Un tur ir rakstīts par to, ka es viņu krieviski nolasu, jo viņš krievu valodā viņu publicē visu šo informāciju. В тюрьме скончался подозреваемый в работе на ФСБ Igor Bobir. Te bija tāds moments, ka viņus apcietināja kaut kādus, man liekas, ka 4 gabalus par spiegošanu Krievijas federālā drošības dienesta interesēs. Un tajā skaitā tika apcietināts tāds Igors Bobirs, kurš 15. novembrī ir nomiris Liepājas cietumā. Te tāda interesanta lieta ir, principā nevar dabīgi ņirgāties par šādiem jautājumiem. Cilvēks vienalga ir nomirs, ja, bet es nevaru, es nevaru vienkārši, man tas raksturs ir tāds. Es nolasīšu krieviski, pēc tam iztulkošu latviski, jo cilvēks nesaprot krievu valodu Latvijā dabīga. Un tātad būtība tāda, ko raksta šis te Jēkabson kungs. По словам источника, источник, tas ir kaut kur droši, ka VDD, ja, супруга Ольга не обнаружила на теле следов насилия. Jūs saprotat to loģiku. Tātad aizdomās par spiegošanu grupa
vesela grupa, tātad tā ir rezidentūra īstenībā, ja. Viens no šīs grupas aizturētiem nomirst pēkšņi, 52 gadu vecumā. Liepājas cietumā. Un viņa kundze sieva Olga viņam uz ķermeņa neatrod vārdarbīgas nāves pazīmes. Jūs šitādas muļķības vispār esat kaut kur lasījuši? Tā reāli, ja. Tātad es nezinu, tur būtu jābūt tiesu medicīnas ekspertīzei, kaut kādas tiesu medicīnas ekspertīzes slēdzienam un tā tālāk, un to paziņo kā likums advokāts. Vienkārši ārprāts. Ārprāts, ja. Vienkārši ārprāts. Bet te ir vēl pavisam daudz nopietnākas lietas. Atkal nolasīšu krievski, пēc tam latviski, ja. Следы Бобыря проявляются в различных сделках с недвижимостью, как через компании, так и в частном порядке. Некогда Бобыр купил у семьи Юраша землю в волости Burtnieku. Tātad būtība tāda ir, ka šī te Bobira pēdas ir atrodams daudzos darījumos ar nekustamo īpašumu, gan kā caur juridiskām personām, tātad firmām, ja, kā arī privātā kārtā. Un kādreiz, un pilnīgi droši, ka absolūti nekādā saistībā, un tā tālāk, tātad šis Bobira kungs, Bobirs, tā var pareizi kā, ja, ir nopircis zemi no Juraša ģimenes Burtnieku novadā. Nekas traģisks, lai pērk, Un tad vēl atkal ir tāda nianse, kad šī te aizdomās turmā, cik es saprotu, ka viņam, ja viņš ir apcietināts, tad aizdomās turmā status, nekas cits jau tur būt nevarētu, ja? Kad Igora Bobira intereses pārstāvēja Alla Barbaša, kuru nesen vēl bija ar uzvārdu Juraša. Citiem vārdiem sakot, viņa ir visiem zināmā Juraša dzīvesbiedra atkal kādreizējā. Tur viss tur tāds. Tur tāds viss pavisam slikts. Tātad, kas šeit sanāk? Šeit sanāk atkal tādas sliktas lietas, ja? Galīgi tādas sliktas lietas sanāk, ka ka Juraš, negrib, ja. Parādās tieši saikne ar Krievijas federālā drošības dienesta spiegiem Latvijā. Tas ir tas, par ko es daudzkārtīgi esmu teicis, kad šis noziedzīgais Bordāni Juraša grupējums, un tur ir vesels valstisks noziegums grupējums, kurš savukārt ir attainots Jāņa Adamsona failos saucamajos, to arī tikko notiesāja pirmās instances tiesā par spiegošanu, lai gan es piebildīšu no sevis, ja mēs skatāmies izdotās grāmatas, kuras ir izdevusi Pietiek.com, kas saucās Adamsona faili, tad tur ir pilns pa Jurašu un valstisku organizētu noziedzīgu grupējumu, ar visiem bordāriem, strīķiem, visiem tiem, ja. Bet tur nav nekā slēpjama, es katrā gadījumā tur nesaskatu valsts noslēpumu, jo to, ka Bordāns, Jurašs, Maigurs Strīķis, jau nelaiķie Juta Strīķi, un tur drausmīgs garš saraksts ir, ka šie cilvēki ir gadu desmitiem pārstāvējuši, darbojušies, strādājuši, spiegojuši, izlūkojuši, tur definēt var vienalga kā, ja? Es nemaz nenāju par citu noziedzīgo darbību, kas ir kokaīna eksports uz Krieviju, heroīna eksports no Krievijas, tranzītā caur Latviju. Tie uzreiz tādi trakākie varianti, tad tālāk tur ir tas pats viss ar akcizēto preču grupu, ar sigaretēm, alkoholu un tur. Oi. Tas taču nevienam nav noslēpums, ja?
Un tad ir atkal tāda lieta, ka Jurašu mēs ļoti viegli varam sasaistīt ar šādu kungu, ko sauc par Andreju Sozinovu. Tas tagad ir kaut kāds aizdomās turamais, ja? Tas ir bijušais krimināla policijas augsts darbinieks. Bet interesanti, ka šis krimināla policijas augsts darbinieks atkal ir draugs bijušam ļoti augsta līmeņa drošības policijas darbiniekam, tur vēl precīzāk drošības policijas priekšnieku vietniekam Intam Ulmanim. Tie ir visi skrīni mani sataisīti bez kādām problēmām, ja? No Facebooka te pilnīgi atkal nekas nav slēpts un slepens, te viss ir saprotams no pirmā piegājiena, ja? Un tur vēl pa vidu ir bijušais iekšlietu ministrijas iekšējās drošības biroja vadītājs Mūrniekungs. Nu, tas, paldies Dievam, jau ir izsviests ārā, ja? Un, oi, nedod Dievs. Nu, tur čekists uz čekista, un tur nu, galīgi nav labi, ja? Un sūdīgi, ziniet, ka mums 18. novembrī Latvijas proklamēšanas 105. gada dienā ir jārunā par šādām lietām. Jo valsts ir pārpildīta ar iekšējo ienaidnieku, un ir tāds portāls vatastam.com, tur tiek pēdējā laikā publicēta diezgan sensitīva informācija, visdrīzāk, ka no mūsu strateģisko partneru pretizlūkošanas dienestiem kaut kāda daļa materiāla. Un tur ir arī par Ingu un Sudrabu ļoti liels raksts un vēl par dažiem labiem Latvijas darboņiem, un tur, kā paskatās, tad tur traks var palikt, jā, un tāpēc man ir jautājums, ko šis kungs, Ints Ulmans, absolūti precīzi, konkrēti, kopā ar Rinaldu Silakalnu, kas ir viņa kabatas tiesnesis, ko viņi darīja pēdējos minimums 15 gadus, kad viņi mēģināja sēdināt vai tēloja, visprecīzāk tēloja, ka sēdina tur visādus Lindermanus un, visādus, ja, ka tajā pašā laikā augstākā valsts ierēdniecība šeit spiegoja no rīta līdz vakaram un informāciju, ja tā tēlaini teikt, tad mūsu pretiniekam Krievijas federācijai, un es neizslēdzu, kad arī Baltkrievijas republikai vienkārši sniedza koferu apjomos, bet nevis ar papīriem, bet ar, piemēram, elektroniskiem nesējiem. Es stāties priekšā kaut kāds pilns koferis, viss vienās fleškās piekrauts, ja, cik tur viss ir. Vai vēl precīzāk vispār, ka valdības serveri pat taisno pieslēdz Lubjankai, lai vispār nav jāmokās tur ar kaut kādu kopēšanu un nodošanu kaut kur tālāk. Nu, tādi humori te ir, jā, nu tā ir. Un attiecībā uz tādām visādām nāvēm, man te vēl te uzdevu vienu dumu jautājumu šonadēļ, galīgi dumu pavisam, pilnīgi nopietni, nu visāds arī dums jautājums uzdot. Tātad tikko ir nomirs Pleskaus apgabalā, arī es viņu personīgi pazinu, nenoliedzu. Vēsturnieks, tāpēc, ka cilvēkam profesionāla vēsturiskā izglītība, viņš ir grāmatas vairākas sarakstījis, Vlads Bogovs pēkšņi ar insultu. Nu, tas ir ar infarktu, atvainojiet, ar infarktu. Un jauns, viņš jauns vēl ir, jā, viņam nebija tā kā jāmirst. Un tad man uzdev tādu jautājumu, vai, kad es esmu to definējis savā laikā, ka mēs konkrēti 19. abrēnas aizsarga pulks, precīzāk 19. abrēnas aizsarga pulka pret izlūkošanas daļas speciālo operāciju vienība likvidējas Latvijas nodevējs ārpus Latvijas Republikas teritorijas, vai tas gadījumā nav mūsu pirksts. Tātad es vēl vienreiz paskaidrošu šajā sakarībā, lai tā kā nebūtu kaut kādi tur, visādi veidi tur tūkojumi neizprotami, ja. Es vēl vienreiz paskaidroju, ka 19. abrēnas aizsargu pulks neatrodas, neveic un nekad nav veids, jebkādas, es uzsveru, darbības Latvijas Republikas teritorijā. Šajā pulkā ir tikai virsnieku kadru sastāvs. Neviens no šiem virsniekiem, izņemot mani, nedzīvo fiziski Latvijas Republikā. Visi dzīvo NATO dalību valstīs Eiropā. Un
šī pulka uzdevumi ir tikai sekojošie. Gadījumā, es uzsveru vārdu, ja bruks Krievijas federācija, tātad sabruks Krievijas federācijas suverenitāte, vai sāksies tur pilsoņu karš vai cita veida neparedzēti, dažādi, lai gan principā es šo to paredzu pasākumi, tad šis pulks tiks tiešām izvērsts no kadru sastāv kā kaujas spējīga vienība ar apakšvienībām, un tās uzdevums būs nogādāt Pitālos pilsētā, kas vispār ir mums nozagta Abrena, emigrācijā esošo Abrenas Tautas Republikas valdību, lai varētu šo teritoriju pārņemt, tajā skaitā bruņotā ceļā, kontrole un izveidot jaunu valsti. Kāpēc jaunu valsti, bet nevis pievienot Latvijai? Es 100 reizi atkārtoju, tāpēc, ka Latvija no šīs teritorijas atteicās Vairas Vīķes Freibergas un Aigara Kalviša personā. Otrais te nekas piedāvāts netiks, tāpēc, kad vai nu nāksies ņemt ar spēku, vai par šo pietālavu, aiztālavu, kas faktiski ir mūsu vēsturiskā zeme, nāksies aizmirst. Es aizmirst neesmu un negribu aizmirst. Bet tas ir mans viedoklis, un tāpēc vēlreiz uzsveru, ka 19. Abrenas aizsarga pulks nenodarbojas vispār ne ar kādu darbību Latvijas Republikas teritorijā. Vispār, un nekad nav nodarbojies, un nekad nenodarbosies. Un arī Abrenas teritorijā, kas šobrīd ir Krievijas federācijas okupēta teritorija, manā izpratnē, paredzēts ir nokļūt ne no NATO dalību valstu teritorijas, un vēl jau vairāk ne no Latvijas teritorijas. Ja Krievijā sāksies sabrukums, sāksies saucamie juku laiki, to mierīgi varēs izdarīt ar transporta lidmašīnām pāri tai pašai Krievijas teritorijai. Tas viss tiek domāts, tas viss tiek apdomāts, tas viss tiek plānots, un atkal tas viss nenotiek Latvijā dabīgi. Tāpēc ar Latviju šeit vispār nav pilnīgi nekāda sakara. Latvijā no 19. Abrenas aizsarga pulka sēž tikai Ēnārs Graudiņš, pulka komandieris, bet, diemžēl, es neko jums izstāstīt nevaru, jo šis pulks neatrodas, neeksistē un neveic nekādas darbības Latvijas Republikas teritorijā, un arī neveiks. Un kā es to daudzkārt uzsvēru, tikai ar vienu mērķi, lai neradītu starptautisks vai jebkāda veida problēmas Latvijas Republikai. Un uzsveru, ka Vladu Bogovu mēs neesam likvidējuši. Pilnīgi nopietni. Es kaut kur varu būt, kaut kādās sarunās, pieļauju iespēju, ka kāds kaut kur jau atkal izteicu domu, ka var būt, bet tas tikai ir pieņēmuma formā. Var būt tādām personām kā Matuls kundzei, Viktorijai, kā Vasiljevu kungam, ja nemaldos par Sergeju viņu sauc, un vēl pāris darboņiem no tā dēvētiem Baltijas antifašistiem, kuri ļoti tā agresīvi sāka darboties pret Latvijas valsti, var izmainīties horoskops, pasliktināties krasi karma, un arī neattīrīties čakras, un viņu šīs zemes fizikālais ķermenis var sadalīties molekulās. Bet nē, jo viņi arī nav Latvijas teritorijā, viņi visi ir uz turieni aizmukuši. Bet, ka kaut kas tāds var notikt, to es dzirdu, jo es dzirdu balsis no turienes. Balsis no turienes. Tāpēc 18. novembrī ļoti slikti, kad mums ir jārunā par šādām lietām. Ir jārunā par to, kad ir valstī atkal jauns
ekonomiskās emigrācijas vilnis. Es nerunāju par to, kāda mums ir kultūra vide, nerunāju par to, kāda ir veselības aizsardzība, un nerunāju par to, kāda ir izglītības sistēma. Tam vienkārši nav nekādas jēgas īstenībā. Vismaz pagaidām. Bet 18. novembris personīgi man ir svarīgs ar to, ka sākot ar manu vecstāvu, Kārli Graudiņu, kurš aktīvi cīnījās ar ieroci rokās 1905. gada revolūcijā jau par neatkarīgu Latviju. Nē, es to saku, to atzina Kārlis Ulmans, mūsu tautas vadonis, valsts un ministru prezidents, un šis pats mans vecs tēvs pēc tam bija spiests beigt, vienkārši beigt, lai paliktu dzīvs. Daudz gadu dzīvoja Amerikas Savienotajās valstīs, 20. gadu sākumā samainīja amerikāņu pasu pret Latvijas pasu. Amerikas pasu tajā laikā tā saucās Ziemeļamerikas Savienotās valstis. Atgriezās Latvijā, šeit jau viņa brālis jau bija aizsargu organizācijā kopš 1919. gada. Viņš iestājās aizsargu organizācijā, pēc tam viņi visi 34. gada naktī no 15. uz 16. maiju šo valstu saveda kārtībā, beidzot, tā kā viņai būtu jābūt. Žēl, ka tik vēlu. Žēl, ka tik maz tas sanāca, tikai 7 gadus. Mēs dzīvojam normāli. Tas bija Ulmaņa laiks, kas bija Latvijas zelta laikmets. Tā kaut kā, un es nenāju par to, ka mans tēvs atkal cīnījās pret tiem, kas gribēja šo valstu nedaudz atkal pārtaisīt citādāku. Un tad cīnījās gan Vācijas drošības struktūra rindās, gan 19. SS divīzijas rindās. Apbalvots, otrais šķiras dzelzkrusts, ievainojums zīme melnā un trieciens zīme. Pietiekošs uzskat priekš cilvēku, kas ir dzimis 1921. gadā un kuram 45. gadā paskaitot paši, cik bija gadu. Otrs vectēvs, ar to es tagad skaidrošu, tas, ko es šito stāstu visu un šo stāstu, ja, tas viss ir apstiprināts ar arhīvu dokumentiem tur. Tā, es esmu izgājis cauri visiem arhīviem, visur, kur vien var. Otrs vectēvs ir cīnījies ar Bermontu, vistiešākā saikne. Bet es pagaidām līdz galam neesmu dabūjis ārā visus dokumentus no arhīviem, tāpēc to es tā neuzsveru, bet kā būs tā, tos arī tiks viss darīts zināms jums tiem, kas mani klausās. Un tāpēc es tā domāju vienkārši pie sevis, vai, piemēram, šis cilvēks, kura vadībā Inns Ulmans, Latvijas drošības policijas bijušais priekšnieku vietnieks, kura vadībā šeit 10 gadus strādāja Krievijas spiegu visaugstākajā līmenī un ietekmes aģenti, un grauj šo valsts no iekšā ārpus sāna un apakš un lejas un tā tālāk, ja? Un kurš ir mācījies Valmieras Viesturu vidusskolā. Starp citu, no tās vidusskolas ir normāli cilvēki nākuši ārā, kā Dainis Turlējs, kā Juris Dalbiņš. Šis Inns Ulmanis var paskaidrot tik detalizēti savu biogrāfiju, kā es to varu paskaidrot, un tik detalizēti stāstīt par saviem vecākiem, par vecvecākiem, citiem radiniekiem, kā viņi ar ieročiem rokās ir cīnījušies par Latvijas valsts brīvību, suverenitātu un neatkarību. Es uzdodu jautājumu Intam Ulmanim. Vai viņš to tieši tāpat var pastāstīt? Un vai viņš var apgalvot, ka neviens viņa tūs radinieks nav bijis Latvijas komunistiskās partijas biedrs vai biedra kandidāts? Ar to mēs arī šodien noslēgsim uzstāšanos vai vienkārši sarunu. Un tādos gadījumos saka Latvijai saules mūžu. Es
Jo jaunu neko nevar izdomāt, viss sen ir pateikts. Latvijas valsts